esmu pilnīgā kaifā šodien starp augiem. Man reku leknas lupstājas aug. Vispār ir teiciens, ka, ja kaimiņiem skauž, tad tas lupstājs ļoti labi aug. Nezinu, vai tā ir, neesmu pārbaudījusi. Bet lupstājs mums arī ir augs, kas vispār ļoti labs ir tajā nozīmē, ka viņu var, piemēram, pirtī ar viņu nopērties, un mazas meitenītes kādreiz pēr tieši ar lupstāju, lai viņas tiktu pie labiem vīriem. Un kāpēc es to visu stāstu? Tāpēc, ka mums arī nometnē ir paredzēts viena no nodarbībām būs ar ēterisko eļļu kopā ar čakrafonu, bet to ēterisko eļļu mēs izvēlēsimies ar kolektīvi, ar smalko redzi, nezinot, kas tā par eļļu ir. Mēs paskatīsimies uz pudelītēm un sajutīsim, kura no tām eļļām mums ir visvairāk šobrīd kolektīvi nepieciešama. Un tad mēs dosimies meditācijā ar šo konkrēto eļļu. Tur man, piemēram, arī aug dievkociņš, kas arī ir brīnišķīgs, viens no eļļas tādām augiem, kas arī ļoti dziļas lietas risina. Tā kā katram augam ir dvēsele, un tā dvēsele ir tieši noķerama ēteriskajā eļļā. Un ēteriskā eļļa ir ārkārtīgi līdzīga cilvēka dvēselē, tāpēc tas ir ārkārtīgi labs veids, kā dziedināties, un patiesībā tā ir tāda, nedārga psihoterapija. Lai to tiekamies!